Nu, tātad labadiena visiem, skatāties, kā var apzaļumot teritoriju bez maksas. Redz, ko ir bērzi. Bērzi aug. Visur. Un bērzus var dabūt pa brīvu. Šāda izmēra. Un nav jāpērk un jātērē nauda. Jā, šeit, lai ieaudzinātu, skatos, dažiem ir lapas nokaltušas mazliet un ir jālaista katru dienu, vismaz pirmo nedeļu. Nu, lūk, tā kā bērzi ir pa brīvu, tikai tik, cik jābrauc ir rakt, strādāt, vest, darīt, rosīties. Re, kur atkal ideja no Dieva, ka var teritoriju apzaļumot atkal pa brīvu. Papardes mežā, re, kur sāk ziedēt papardes. Paprasīju kaimiņam atļauju, viņa mežā ir. Atvedu pirmās, cik te nezinu, 7, 8 neesmu skaitījis, parādīšu, skatāties paši. Lūk, aplaistīju, iestādīju, aplaistīju. Un, nu lūk, tā kā tā lēnām veidoju šo gar ceļa malu, šo skatu. Nostāsimies tulīt uz ceļa. Redziet, te ir iebrauktuve. Nu šādi pagaidām tas izskatās. Lūk. Šajā pusē ir pa kreisi šādi. Māja. Un bērzi. Miniatūrā mazā birzīte ar papardēm. Un ir aizdomas, ka visu šito laukumu, kas te ir, nostādīšu. Sākot ar pirmdienu te. Pievedīšu pilnu un sastādīšu un pavelti, un man papardes patīk, jo, jā, viņas uz ziemu uzzināju, kad, nokalst ar pirmajiem saliem un kā tur pārziemo, un pavasarī dzen atkal ārā jaunus dzinumus, tā kā nākošu pavasaru, var sakot, visa šī pļaviņa, kas tagad te ir redzama šitā smilšainā, vot te arī zālāju sēklas ir iestādītas, cīkas sēkliņas, nezinu, kamera varbūt neparāda, nu jā, es redzu, te ir viss sastādīts ar zālāju, arī pēc jaunedeļ, pēc kādām 3-4 dienām uzdīgs. Nu lūk, tā kā mans jaunais uzlabojums teritorijā ir papardes pa brīvu no kaimiņu meža, tikai tik, cik palūgt atļauju vajadzēja un izrakt un atvest un iestādīt. Tā kā mēģināšu šeit vēl daudzās vietās papardes stādīt un jums rādīt.